Čau, Lāra. Čau. Pastāsti, lūdzu, kuras ir tavas top grāmatas, kur tu smēlies iedvesmu, atrodi spēku, kuras tu mēģi pārlasīt un kur tu jūti, ka tās ir varbūt arī tavas spēka grāmatas? Vienu es paņēmu līdzi. Tā varbūt gluži nav mana tāda top grāmata no tieši Delfīnas de Vigānas grāmatām, bet Delfīna de Vigāna man ir autora, kurā es kaut ko radniecīgi varbūt sajūtu un kādā no dzīves posmiem, kurā es biju pazaudējusi ticību savai rakstnieces vēlmei. Viņa ar grāmatu gan balstīts patiesos notikumos, ne ar šo, bet atgriez manī to vēlmi rakstīt. Kaut kādā ziņā, man liekas, tādas īpašas grāmatas rakstniekiem ir arī viņu pašu sarakstītās, jo tās noteikti ir mani visvairāk veidojušas. Es paņēmu līdzi savu upes versiju franču valodā, jo Francija ir tā vieta, kura kaut kādu tādu pašapziņu varbūt deva tieši kā man, kā sievietei no mazas valsts, no valodas, kurā runā tieši tik maz cilvēku pasaules fonā, un tā franču milzīgā cieņa pret mums, pret mūsu valsti, redz, uz grāmatas ir Daugava, un tas, kā viņi izturējās arī pret valodu, pret tulkojumu, tas ļoti, ļoti kaut ko mainīja manī. Un vēl ir tā īstenībā, ka man nav tāda konkrēta grāmata, un šeit ir konkrēts gadījums ļoti īpašs. Te ir spēka teksti, ko es gatavoju, man liekas, pirms 2 gadiem Lampā. Sarunu šovā Lampa bija ģimenes teltī, bija jāvada rakstniecības nodarbības cilvēkiem, kas cietuši no vardarbības, un es meklēju tekstus, kuros šo spēku smelties, nevis kuros tā ir noticis, tā ir gadījies, bet tieši kā atrast literārā tekstā, kur ir tas skaistums un tā gaisma. Un tad man te ir tāda manas pašas jāveidot izlase, un kuras es skaisti saveidoju kopā grāmatā.